Progresīvo cīņu biedri, kolēģi, sadarbības partneri, cienījamie mēdīji, klātesošie. Tiešām šodien ir liels gods un prieks būt kopā šeit. Tā ir nozīmīga diena priekš mums visiem, jo mēs parādām un pierādām šodien un plašāk to, ka mēs varam, to, ka mums ir vīzija, to, ka mums ir drosme, to, ka mums ir atbalsts. Vīzija par modernu, attīstītu, drošu, labklājīgu, izglītotu valstu, un mēs par šo vīziju iestāsimies. Mums ir drosme aizstāvēt to. Nevienmēr tas ir vienkārši. Nevienmēr esot mazākumu valdībā, ar mazākumu valdībā. Mums ir viegli īstenot tos mērķus, kad pret mums arī ir zināmā veidā arī pretdarbība. Bet mēs iestājamies par saviem principiem, par savām vērtībām, par saviem mērķiem, un turpināsim to arī drosmīgi darīt. Mums ir mugurkauls, un mēs turpināsim to stiprināt. Mums ir atbalsts. Atbalsts šai vīzijai, atbalsts tam, ka mēs veidojam modernu Latviju, un tas atbalsts ir pieaugošs. Mēs esam populārākā eiropeiskā izvēle, un mēs tādi būsim, mēs to pierādīsim. Aizsardzība. Aizsardzība nenoliedzam, kad ir ļoti atbildīga joma. Atbildīga, lai veiktu konkrēts praktisks pasākums, bet svarīgākais, lai radītu arī cilvēkos drošības sajūtu. Šī atbildība ir tāda, kad ir nepārtraukti ne tikai jāvada pārmaiņas, bet jāveido pārmaiņas. Un tas attiecās progresīviem kopumā. Mēs veidojam pārmaiņas ikdienā. Ar uz citām jomām mēs to turpināsim darīt. Attiecībā uz aizsardzību. Mēs esam panākuši 5%. Tas nav bijis vienkārši. Tā bijis lielā mērā arī mūsu pašu transformācija un pārveidošanās, lai saprotot to, cik drošība ir svarīga. Šī drošības sajūta kā pamats, kādā spēcīgā klīns, lai mēs būvētu arī labklājību, ekonomiski attīstītu valsts, modernu izglītotu valsti. Mēs ieviešam bruņojumu, neejot detaļās, sākot no ugunsjaudas un kājniekājas mašīnām. Protams, ar pretgaisa aizsardzību, ko mums ir jāstiprina, jo mēs redzam šeit šos izaicinājumus. Bet to mēs darām kopā ar mūsu sabiedrotajiem. Ja bez sabiedrotajiem, tāpat kā šeit, kolēģi, draugi, cīņbiedri, mēs neko nepanāksim, tāpat arī drošības un aizsardzības jomā. Sabiedrotie ir izšķiroši. Mēs esam panākuši to, ka Latvijā ir sabiedroto aktīvu klātbūtne, mēs esam novērtēti kā uzticami partneri, uzticami draugi, uzticami kolēģi, un tas ir ļoti nozīmīgi šajā nedrošības laikā. Mēs stiprinām mūsu drošību. Mēs ieviešam pretmobilitātes aktivitātes, arī tā skaitā ļoti aktīvi uzrunājot sabiedrību un cilvēkus. Jo bez cilvēku izpratnes šiem drošības pasākumiem nebūs tas spēcīgais pamats. Tehnoloģijas. Tikko kā pats atgriezos, vēl vakar bija Beļģijā. Mūsu tehnoloģijas ir Beļģijas bruņotajos spēkos. Mūsu droni ir Beļģijas bruņotajos spēkos. Mēs nekautrējamies to, ka mēs esam izveidojuši dronu lielvalsti. Mēs nevaram apstāties. Pašapmierinātībai nav ne mazākās vietas. Tāpat kā visos pārējos jautājumos, bet arī šeit. Bet tehnoloģijas mums kā modernai eiropeiskai partijai ļoti iederās arī virzīt tālāk jaudīgi, un mēs to turpināsim darīt. Es to turpināšu darīt arī kā ministrs. Bet, protams, vispirms, viss centrā, visās šajās jomās, visās šajās politikās, ir aizsardzības jomā, ir cilvēks. Mēs stiprinām drošību priekš cilvēku, un cilvēks ir tas, kas šo drošību arī nodrošina. Un ir panākts gan valsts aizsardzības mācību aktīva ieviešana, gan valsts aizsardzības dienests. Šajā gadā vairāk kā 2000 brīvprātīgo ir pieteikušies. Mēs varam lepoties ar to, ka mēs izveidojuši tādu dienestu, par ko cilvēki lepojās, kur cilvēki ir gatavi doties, pierādot to, cik mūsu cilvēks ir jaudīgs un spēcīgs. Iestāties par citiem cilvēkiem, iestāties par savām ģimenēm, iestāties par valsti. Bet mēs neapstāsimies šeit. Protams, ka cilvēks ir un būs mūsu drošības centrā. Gan cilvēku drošība, gan valsts drošība iet soli solī, iet kop darbā. Un mēs arī paplašināsim šīs iespējas iesaistīties gan zemesardzes atbalstītājiem, gan caur NVO sektoru, gan caur aktīvu sadarbību ar pašvaldībām, ar reģioniem, gan sadarbību ar universitātēm, jo mēs veidojam plašāku ekosistēmu, kas ir uz cilvēku orientēta, uz cilvēku drošību orientēta, bet tehnoloģiski moderni advancēta, attīstīta kopā ar mūsu sabiedrotajiem. Tehnoloģijas paliks kā viens no spēcīgiem mūsu intelektuālajiem pienesumiem, arī mūsu aizsardzībai, un mēs to turpināsim stiprināt. Un visbeidzot, mēs esam Eiropeiska partija. Tieši tā, mēs stiprināsim sadarbību Eiropā. Jā, mums ir NATO kā mūsu drošības garants militārajā jomā, bet vairāk Eiropas. Vairāk Eiropas sadarbībā, vairāk Eiropas
drošībā, vairāk Eiropas tehnoloģijās, vairāk Eiropas cilvēku sadarbībā, vairāk Eiropas izmantojot šos resursus, un arī ar lielu fokusu, ar lielu koncentrāciju tieši uz reģionu. Reģions un reģionālā sadarbība ir ļoti nozīmīga. Mēs esam līdzīgi domājoši. Mēs esam ziemeļeiropeiski domājoši, un mēs to arī stiprināsim. To mūsu partija arī pierāda ikdienā, un turpināsim to darīt. Gan aizsardzības jomā, gan arī plašāk. Vērtību kompasi mums ir skaidri, man ir skaidri. Tā ir attīstība, tā ir atbildība, tā ir atklātība. Mēs esam pierādījuši to, ka mēs varam, ka mēs darām un ka mēs turpināsim to darīt un būsim stipri. Lai mums kopīgi izdodās. Paldies!